Mani sauc Kārlis Mucinieks, pārstāvu hokeja klubu Rupuči. Hokejā es nonācu jau bērnībā. Kārtīgā lauku ciemā, vasarā futbols, basketbols, ziemā hokejs ragaviņas. Un tad dīķis, tik daudz, cik viens ir iespējams, tik pavadīts uz ledus. Ir jau tas tomēr tu atrodos, un tie ir vārti! Grūti atcerēties gads, kad bija pirmā sezona Rupučiem. Es pārcēlies biju no Jelgavas uz Rīgu, cīņu biedrs, ja tā viņu varētu nosaukt, komandas kapteinis. Kaspars Freimans bija nopublicējis EHL portālā vakances, ka meklē spēlētājs, vai es biju nopublicējis, ka es meklēju komandu, un mēs kaut kā viens otru atradām. Mēs bijām kopā spēlējuši Jelgavā kaut kāds pāris sezonas, tā arī līdzīga amatieru līmenī, un rezultātā pirmā sezona kopīgi uzsāktas hokeja gaitas hokeja klubā Rupuči, un tā līdz šai dienai. Es no EHL pirmās sezonas atceros fanu kustību vai lielo to tā kā vaibu, tā varētu nosaukt, ka visi priecājās par to, kas notiek. Katru spēli filmē, fotografē, visi brauc līdzi, draugi, ģimene. Vienmēr tika izmantotas otrās formas kā fanu krekli. Tagad tas ir aizgājis tik tālu, kad visi jau zina, ar ko tu nodarbojies, visiem jau tas ir pašsaprotam. Pārstāv vienu no oriģinālajām EHL komandām, kas spēlēja no pašas pirmās sezonas. Un jūs bijāt arī pirmajā finālā Hokejam LV. Jā. Pastāst atceries kaut ko no tā laika? Spilgtā atmiņā ir palikuši play-off laiki, kad mēs kapājām no spēles uz spēli, no mikromača uz mikromaču, no trešdaļas uz trešdaļu, tā līdz pašam finālam. Un Hokejam LV fināls. Tu atcerās, man liekas, ka visu Rupuči, tu atcerās visu Hokejam LV un tu atcerās visu entuziastu hokeja līgu par to, kā tas sākās. Tas vienmēr tiek pieminēts katrā sezonas sākumā, kā toreiz mēs sākām, kā mēs tagad trešo reizi jau viens pret otru un tā tālāk. Jā, Rupuči ir oriģinālā komanda no pašiem pirmsākumiem. Mēs esam bijuši dažādu līgu čempioni, mēs esam bijuši dažādu līgu arī zaudētāji. Tā skaitā ne tikai ir uzvaras, jo tās uzvaras nenāk tāpat vien, tās jāizcīna. Un pirmā sezona, pirmais čempionu tituls neizcīnītais pret Hokejam LV palicis atmiņā ar noteikumiem, ar to, ka gan EHL mācījās noteikumus, kā viņus uzrakstīt, lai būtu spēlējami dažādos formātos, tā varētu teikt. Stundas laiks ir jāizspēlē, ir jācīna uzvar. Un tur bija tā, ka viens metiens, un tā bija uzvara. Tur nebija pat bullīšu sērija līdz 3. Mēs pat nesapratām, ka mēs esam zaudējuši. Tas bija tik riebīgi, tā varētu teikt. Viens mirklis, tas tā ir mūžība, tas ir prieks, tas ir, ka viss apstājās, tas ir... tā nav ekstāze, bet kaut kas tuvu tam. Krastīņš teica, ka mīlestība ir skaista, bet hokejs arī ir skaists vai kaut kas tam līdzīgs, piedod, kas neatceros precīzi, bet tas ir tāpēc mēs to darām, tāpēc mēs maucam. Negribās tik vēl naktīs to darīt, kā dažai labai komandai, kurai ledus sākās 10 vai pat vēlāk, bet tāpēc mēs to darām, mēs mīlam hokeju. Šī būs intervija, kas strādāšu laikā. Nopietni? Labi, ka es atnācu klausīt.